Hello. Vasals. Varīgi. Jā. No? Ir tāda lieta, ka, man liekas, tu kamerās esi bijis Maz. 100 reizes vairāk nekā es, un esi pieredzis, tā kā man jau gandrīz vai jāsāk uztraukties. Bet jāsaka to, ka Elmāra Tāni gandrīz vai nav jāpiesaka, jo, man liekas, ejot Latgalē pa savu ciemu, es paprasīšu, kas ir Elmārs Tānis. Varbūt pat var nezināt valsts prezidentu, bet Elmāru Tāni. Tu domā? Jā, mana mamma, es aizsūtīju bildi, viņa vēl tā piesardzības, taču ir Elmārs Tānis. Jā, viņš drusku mainījies. Nedaudz novecojis čalis ir, vai ne? Nē, mēs, ja ir. mēs redzam viens otru bieži, tad patiesībā mēs nenovecojam. Bet ja mēs ieraugam pēc 20 gadiem, tad jā, tā viņš ir. Tā viens par otru domā. Jā. Bet, jā, kad nav redzēts kādu laiku. Jā. Bet jūs jau esat redzējuši. Jā. Elmāra, ir tāda lieta, ka stāstīt tavu to dzīves gājumu laikam nav vērts, jo to var visur internetā izlasīt. Mēs šodien vairāk varbūt parunāsim tieši tas, kas vajadzīgs Latvijas šefpāriem, restorānu vadītājiem, jo atšķirībā no visiem pārējiem tev ir izdevies tādas šefpavāra pozīcijas kopā ar biznesa partneriem uzbūvēt savu veidu impēriju. Picu impēriju, kas ir vietējais tirgus līderis un stāvēt pretī visiem itāļu, amerikāņu, lietuviešu tīkliem. Un tas nav tik vienkārši, jo pa lielākai daļai Latvijā, vērojot šos visus 20-30 gadus, ir redzams, ka ir vairāki šefpavāri mēģinājuši veidot, tikuši līdz 3, 4, 5, 6, 7, bet tas bijis uz 3, 5 gadiem, un tad atkal ir sarudzis. Tu esi izturējis to vairāk kā 30 gadus, un šeit es gribētu to sarunu veidot tā, ka tu padalies ar padomiem, jo, cik mums ir vēl kādi 40 gadi biznesā vēl paredzēti, vai ne? Vismaz, vai ne? Jā. Nav ko gulēt, jā, vai ne? Bet mēs varam padalīties, vai ne? Jā, man liekas, tas ir ļoti svarīgi vispār, ja mēs varam par šefpavāriem, kad, lai būtu labs šefpavārs, jābūt labam skolotājiem. Tas ir viens no primārām lietām, jo tu jau viens pats jau netiec galā, tev ir jāstrādā ar saviem cilvēkiem. Daudz domāju, ka esmu Lulu šefpavārs, sen neesmu bijis. Jā, bet tu atceri taču. Jā, drusciņ, jā. Bet tur jau darbojās un tā tālāk, bet tas biznes, kā noturēt, man liekas, tur tas viens mieklis ir, man liekas, viena kļūda, ko daudz dara, kad viņiem ir, viņi atver savu restorānu, viņš ir veiksmīgs. Un tad viņi uzreiz grib nākamo. Jā. Un es šo saprotu, jo es esmu to darījis, man bija ļoti daudz arī restorāni. Un tad tas viens mieklis, es atceros, man viens partners, viņš pateica, kur tu gribi skriet vēl uz priekšu un vērt vēl vaļā, ka tu vēl neesi dabūjis viss ārā no tām telpām, kas tev jau ir, kur tu esi jau ieguldījis, kur tu esi jau vēl iet tekoši izdevumu mēnesī un tā tālāk, un pēļņas varēja būt lielāks un tā tālāk. Un šis man vienmēr paliek prātā, jo visi skrien uz priekšu. Un vēl otrs, ja mēs runājam par to veiksmus tās restorāniem, kuri, kā tu biji ieminējies, arī, kad tie atver 4-5 un tad aizvarās, ir, kad vienā mirklī ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, kad ir office, birojas, kas palīdz organizēt un darīt tās lietas savādāk. Tas vadītājs, tas pats šefpavārs, kas ir... Izdeg. Kas ir? Viņš izdeg vienkārši. Viņš ir plāns, kā ledus. Kā eļļa uz... Ūdens ir ledus. Jā, ka vai ūdens ir ledus, ka tur var vienkārši sadurt caurumiņus un vienkārši... Jo nav tas supports, kas varētu teikt. Un tas ir baigi svarīgi vienā mirklī. Sevišķi šodien darbiniekiem ir vajadzīga arī kaut kāda, viņiem vajadzīgs personāla daļa. Ja tā nav personāla daļa, tad tas ir kaut kas, kāds cilvēks, kas rūpējās, kas saprot kaut kādīgi lietas. Un tā jau ne tikai, čāli, tu atnāc pastrādāt, bet tas arī ir dokumentācija, viss šīs lietas, kas... Jā, viss atvaļinājumi, darba grafiki. Jā, viss likumdošana, tas prasa nenormāli daudz, un ja tev ir 4-5 restorāni,
Tas ir, es nezinu, dažādās vietās. Tas pie 100 cilvēkiem varbūt, kas strādā pie tevim. Un tad sākās problēmas, kā arī sistēmas, kas ir vajadzīgas, un restorāna sistēmas. Bez sistēmām ir ļoti grūti strādāt, tas inerts ir foršs, tu atveries, un tev nav nekāda īsta likumdošana, pēkšņi sākās, jau zinās, kas ir mūsu pusdienlaiks, jautājumi. Ja viņš var pīpēt, kāpēc viņš pelna tikpat daudz kā es, viņš iziet pīpēt 10 reizes dienā pa 15 minūtēm, cik tur stundas aiziet un tā tālāk pelna tieši to. Šitādi jautājumi viņi bojāja iekšā kaut kādu lietu, un ja tev nav atbildes pretī sistēmu, kā to sakārtot, tad tev veiksmes stāsts. Bet tas nevar nonākt līdz tam, ko tikko bija ziņa par to, ka Burger Kings ir ieviesis to, ka cilvēki jau ir ar mākslīgo intelekta palīdzību un webkamerām tiek novēroti, un katrs atkāpe no kaut kādiem noteikumiem, tas viņam sit pa kabatu. Jā. Mēs uz to ejam pēc tavas, teiksim, tu esi labs vizionārs. Par to, ka tas AI? Jā, es domāju, ka viņš būs. Mums jau ir kameras. Bez tās sistēmas, kas tev ir, lai tu varētu visam sekot iepirkumiem personālam, tas nozīmē, tu arī būsi gatavs likt to kameru iekšā. Bet roboti to saprot. Tu jau esi teicis, ka roboti, jā. Bet, ka tos kameras, tos atlikušos cilvēkus, mēs vēl tomēr, jo tas ir arī resurss, kuru mēs izmantojam pozitīvi. Jā, jo AI ir diezgan amazing, kā varētu teikt latviski. Ir var atbildēt, es arī dod jautājumus, man dod atbildes tik ātri, un viņš jau domā, kā es domāju. Un man ļoti patīk, teiksim, ko viņš dod. Viņš man vienmēr saka, Elmār, šī ir laba doma. Jā, bet viņš tur tā viltīgi iela. Un viltīgi. Bet es viņam piekrītu diezgan bieži arī. Nevienmēr. Bet tās idejas ir ļoti labas. Un es domāju, ka, kur mēs spruksim, tas jau būs, tas jau iet uz to, ka tas atvieglo darbu, jo kā Arturs Mēdnis, kas ir viens no digitalizācijas tā kā lielākiem speciālistiem, ja nevis lielākiem. Latvijā, kā viņš teica, ja tu uzskati, ka katrs darbnieks, ja tu pajautāt jebkuram arī tavā uzņēmumā vai manā uzņēmumā, kurš gribētu asistentu? Visi jau gribētu asistentu. Viņi varētu pildīt vairāk, varētu darīt vairāk. Tur labi parāda politiķi. Jā, tūlīt, ka tu AI, tev jau tas, ja tu viņu izmanto kā asistentu, tad viņš var nenormāli daudz lietas priekš tevim izdarīt. Vai tas ir marketings, vai tās ir receptūras, vai tas ir pajautāt, klausies Jānītis, man neklaus virtuvē, ko tu ieteik, kā es varētu viņu stimulēt, lai viņš varētu būt veiksmīgāks, lai viņš varētu būt veiksmīgāks pavārs. Ja? Un te jau neiet runa tikai par sevi, bet tad iet runa par viņu, un īstenībā, ka tu gribi kaut viņš jau atbildēs, iedos kaut ko, un pat ja tu nepiekrīt pie visa, tur būs 5 lietas tur iekšā, ko tu vari paņemt, izmantot, un tas ir tiešām fantastiski. Bet, ja mēs runājam par tiem kā tā noturība un tā tālāk, man jau liekas, zin kā, bieži es lasu par tiem restorāniem, kas ir bankrotējuši un tā tālāk, Bārens, un tagad visi tie tur, ir arī jebkuram restorānam ir tas dzīvescikls ir likumsakarības arī. Tur ir lietas, ir kas ir finansējums, ir jābūt labam telpām ar normālām īrēm, kas atbalsts un restorāni atbilst, es gribu teikt. Un vēl ir tādas lietas kā finansējums, telpa platība, cik viņa ir liela, cik tu viņu aizpildīs, un nevis tikai, jo tā telpa liela vai maziņa, bet viens ir cik. Kā tas varēja būt? Es uzlieku uz klusumu. Jādēs. Ja nav sarīgs, tad? Silence. Un cik tev darbinieki būs? Vai tev virtuve ir milzīga vai viņa maziņa? Ja? Citiem jau ir tā foba, viņi gribās ļoti liela virtuve, ļoti lielā virtuvē vajadzīga daudz cilvēku. Mazā virtuvītē var nokoncentrēt savu ēdienu tā uz savādāk pozīcijām, bet viņš ir kompakts, un tev varbūt vajadzēs 2 cilvēki, varbūt 5 cilvēki vietā. Tas viss maksā naudu. Arī apmācība. Un apmācība. Mēs skatāmies uz kaut kādiem lieliem, kas ir nomiruši, ieskaitot manu veco restorānu, tagad Charleston. Tur bija 35 darbinieki, stabili. Tas vienkārši to telpu un tā virtuves
darbinieki, viesmīļi, pārmeņi. To prasīja tā telpa un tā virtuve. Jā, un reizēm likās, tā virtuve, un bez banketiem tad tu netiec galā, tad tev jāstrādā, bet tad tavs fokus kaut kāds sadalās. Vēl es domāju, ka šodien mūsu restorāniem ir liela problēma. Es tagad, kaut kur biju vairākās vietās pēdējā nedēļā, un man liekas, ka dvēseli pietrūkst. Mēs varam aiziet un vispārējais, un tad jāatcerās, ka īstenībā tas, ko restorāns dara, ir izklaidēt cilvēks. Ar garšām, ar interjeru, ar viesmīlību un tā tālāk. Ja tās 3 lietas klibo, un viens klibo vairāk nekā otrs, un tā tālāk, tad tas veiksmes stāsts jau sāk brukt. Un tas ir tāds cikliski, tas kaut kādīgi arī notiek, mainās cilvēki, mainās vadība. Sezonas. Tev ir foršs vadītājs, tajā mirklī, kad tavs vadītājs izceļās un tā tālāk, viņš tiek nozagts. Tad tas sāc, kāds cits piedāvā. Es jau nosauku, ka viņš ir aizgājis, bet reāli viņš tiek brutāli reizēm tiek nozagts ar lielā piedāvājuma. Tad tu jau priecājies, ka tev ir tāds pelēkās zonas viesmīlis, jo viņu nezags, vai ne? Ko nozīmē pelēkās zonas? Tādā ziņā viņš izdara standartisku, bet viņam tas smaidiņš nav neparāda, bet viņš perfekti izdara. Tādā ziņā tu saproti, ka viņu tev nepārpirks. Un tad tu sāc priecāties to, ka tev ir drošs vismaz, jo tu tikko paņem spēcīgu viesmīli, tu saproti, ka... Bet tā ir, un es ieteiktu mūsu industrijā, lai mēs neejam viens otram tā kā brutāli nolikt vizītkartes un tā tālāk. Ir kaut kādas ētikas un kaut kādas lietas un tā tālāk. Protams, vecīt, ja tu kādreiz aizies prom no Jāna vai no Elmāra vai no Sašu, ja, tad atnāc manim parunājies. Tā ir cita runa. Tas ir kaut kas savādāk. Tas cilvēks jau varbūt arī domā iet prom, bet... Tā. Piemēram, tavā gadījumā es atvainojos, tu sazinies ar to iepriekš, jo, ja pie tevis nāk, varbūt ne gluži tāds, varbūt arī pat apkopē. Tu zvani uz, kur viņi iepriekš strādāja? Biešiem kaut kādā, es to neesmu apkops, jo es jau pats neturu tos numurs un kaut ko tam līdzi. Bet tā ir ļoti laba ideja un ir tiešām tādi labi cilvēki, kur tu gribētu atkal satikt un strādāt. Un otrs citreiz ir tas, kad katrai vietai telpā ir jauna enerģija un ja mēs runājam par restorānu, ir jauna enerģija, ir jauns domas, ir jauns koncepcijas un tas cilvēks, kas derēja tajā koncepcijā, nedara šajā koncepcijā. Daži var pielāgoties, daži nevar pielāgoties. Citreiz tev vienkārši vajag to jauno enerģiju, kas ir pilnīgi kaut kas savādāks. Un tas arī ir tā. Vēl ir kaut kādi faktori, kuriem būtu jāņem vērā? Tad tu nosauci telpa, tur restorāns, personāls, kas vēl ir, varbūt, finanšu sistēmas, vēl ir kaut kādi, kuri... Es domāju, ka ļoti svarīgi ir tas fokus uz koncepciju. Es domāju, ka koncepcija ir ļoti svarīga lieta. Es kādreiz biju kaut kādā seminārā 100 gadus apkārt. Labi, es pārtulku, es kļūdījos, nebija 100, es biju varbūt kā 30 gadu apkārt, bet tas čalis teica, ka ja tu nevari, kāpēc restorāna bankrotē? Bieži tā, kad restorāna saimnieks nevar vienā teikumā pateikt, noformulēt, kas tas ir par restorānu. Jā. Un tādēļ ir tāds 70-60% bankrota. Pēc kaut kāda laika, gadu, 2, 3, citreiz tu brauc pa ielām un redz, un sieva dusmojas, es saku, 6 mēneši, gads. Es saku, kāpēc tu tā dari? Es vienkārši skatos, es redzu to apgrozījumu, braucot garām, kā varētu būt, vienmēr ir taisnība un tā tālāk. Tu redz, ka tur kaut kādi logi netīri, kaut ko tam līdzīgi, visādas sīkumi un tā tālāk. Viņiem nav... Tas savācas kopā, jā. Tas savācās kopā, jā. Mēs jau to redzam, tad mēs redzam kaut kādas lietas. Bet es domāju, tas un vēl pats svarīgākais, pats svarīgākais, man liekas, ka šobrīd, kas ir vispār, mēs varam visi sūdzēties par PVN-iem un par nodokļiem. Tā. PVNs ir būt tā, ka viņš mums nepiedara. Viņš ir... reāli brutāli. Kādam jānomaksā? Viņi ir reāli brutāli uz naudas plūsumu. Jā. Tas ir viens. Viņi ir reāli brutāli. Es arī pēdējos 2 gadus man privātā es sāku to PVN, tūlīt man ienāk nauda, es viņu ielieku otrā kontā, lai viņš tur stāv. Jo savādāk viņš kaut kādīgi tērējās. Un vienkārši tev ir, cik viņš ir, tev tā vai tā būs jāmaksā tas PVN mēnesis. Un viņš ir ļoti sāpīgs, jo pēc algas nav PVN, neatvieglo.
un tās algas ir milzīgas šodien, tāda naudas plūsma vienkārši tā, ka tu nevari nodzīt to PVN kā gribētos legāli, ko cilvēki dara. Bet, ko es gribēju teikt, ir ēdiens. Ir ēdiens. Mēs varam domāt, cik skaists viņš izskatās, mēs varam domāt, kā tas viesmīlis noliks un tā tālāk, bet mēs esam tie, kur ir ceļojuši pa pasauli, es domāju, visi tagad ceļojuši pa pasauli, tu var iet, jebkurš patīk aizemē uz Michelin street food kaut kādu vietī. Labi, tur arī varēja būt drusku garšīgāks, varbūt viņam bija off diena kaut kādīgi un tā tālāk, bet viņi uz street food dabūjuši interjers nekāds, servis nekāds, bet tikai uz ēdienu. Kur mums Latvijā stāv rindas? Kur? Ir daži... Daži restorāni tagad... Es negribu minēt, bet ir daži, pie kuriem var ik pa brīdim manīt. Bet tikai ne visu laiku, bet... teiksim, ja mēs runājam tiem, kas ļoti labi strādā, kā piemēram Italissimo un kas viņam Bračka ir restorāns. Nevajag minēt vārdus, bet kāpēc neminēt vārdus par labiem? Kas ir reāli, teiksim, mēs runājam par Italissimo. Italissimo ir ļoti labs restorāns. Patīk, nepatīk interjers, patīk, nepatīk kā viesmīlis saģēb, tā ir gaumas lieta un tā tālāk. Patīk, nepatīk itā ēdienu, arī gaumas lieta, bet to, ko viņi dara consistently. Tur ir Jāņa nopelns. Jānis ļoti labi šancē, un viņiem sistēmas ir sakārtots, viņiem kvalitāte ir sakārtot. Kā tu stāstīji, izņem no tās telpām visu, ko var paņemt, vai ne? Jā, un viņi turpina, un viņi ir es pat sākumā domāju, ka viņi ir traki, viņi tik lielu vietu ir paņēmuši no tā, bet viņi zina savu klientūru, viņi zina, ko viņi grib, viņi dod īstu ēdienu, kas man liekas arī ir svarīgi, viņi nedod pincet ēdienu, kas ir ļoti skaisti uz Micheliniem un tā tālāk, bet Michelins nedod naudu bankā, ko mēs jau arī šodien jau redzam. Kredītori nedod īpašu. Jā. Bet Jānis, kā saimnieks, ir, man liekas, fantastisks. Viņš redz telpu, viņš redz savu klientūru, un viņiem ēdiens ir, man tur nekad nav bijis slikts ēdiens. Reizēm ir bijis kaut kas izcilāks nekā tikai garšīgs, bet man liekas, ka šī ir viena būtiskā lieta. Es domāju, ka jebkurš restorāns, jebkurš šefpavārs, es jau gadiem ejuši to te vienkārši mēģinu taisīt savu ēdienu 20-25% garšīgāks. Kas tas ir? Tas ir arī kādēļ es arī esmu iegājis olīveļu pasaulē, jo es vienkārši ticis, kad jebkura lieta var uztaisīt drusku garšīgāk. Ļoti labi olīveļu, kā piemērs, kur man tā kā pēdējā laiks tik pie savu olīveļu sommelier certifikātu novembrī Spānijā mācījos un ko es zinu, tas tagad man ir neatņemama sastāvdaļa no savu gatavošanu. Bet vēl viena maza lietiņa, kas var uztaisīt tavu ēdienu garšīgāk. Tas fokus uz produktiem un zin kā, mēs brutālā realitāte. Visi lieto augu servisu, visi lieto reatonu, visi lieto promo un tā. Nav nekas slikts. Es arī tās lietas lietoju. Es arī Lidl. Jā. Es jau Lidl sejā. Nevis restorānos, bet Jā. Es tur iepērkos un es arī tur darbojos. Parādi cilvēkiem, ko no tā visu var izdarīt. Jā, un tās lietas, tā paprika ir paprika, bet viņi ir ļoti līdzīgi no visiem, vai ne? Tas sīpols, tas burkāns. Man fascinē vienmēr, ka no tā kartupeļa var uztaisīt 200 ēdienas. Liekas, it kā viens kartupeļs, bet rekādas variācijas. Tieši tā. Un tā jau ir tā profesionāla katram šefpavāram, ka no to, ko tu mājās redzi to kartupeļu, bet tu vari, kā parasts lietotājs, labi, 20 ēdienas varbūt izdomās. Mierīgi, 20, un ja tu nevari izdomāt, tev pat nav jāizdomā šodien. Jā, bet tas ir, šeit, tu saka, kartupeļu recepts, jebkurā valodā, kā tu gribi likt. Vai tavā Instagramā un apskaties? Vai manā Instagramā. Tieši tā, @Elmārs Tānis vai TikTokā, un var paskatīties, un ir recepts, un zin kā, jebkura recepti, jebkurš pavārs, kas arī rāda, nav jau visu laiku, teiksim, reizēm tie komentāri un tā tālāk ir tādi brutāli, ko cilvēks saka. Ja nepatīk, neskaties, ja liekas, ka var garšīgāk, tad aizgaršīgāk. Tas ir forši. Paņem tās labās lietas. Es ieslēdzu Jamie Oliver, es paskatos, man liekas, wow, kāda viņam kustības ir forši. Kā viņš kaut ko tik vienkārši izdara. Es paskatos Gordon Ramsay,
cik viņš tehniski labs. Es paskatos uz Nelaiķa Anthony Bourdain. Paskatos, cik viņš interesanti māka runāt intelektuāli par lietām kaut kādī. Nu, tās visas lietas savācās un tu paņem kaut ko drusciņu no katra, no Sirmā, no Dreibanta, no Aleksejeva, no visiem kaut kādas mazās lietiņas, no abiem Jansona brāļiem. Nosauc, cik arī tur arī latgaliskais kaut kas jāpaņem. Jā. Un no Latgales arī viss ir jāpaņem. Es tik sen esmu bijis Latgalē, bet jā, un man liekas, tas, ka mums vienkārši garšīgāk ir jāgatavo. Jo īstenībā, es nesaku, ka es taisu visgaršīgāko. Man arī nav. Visinteresantāk te gan taisa. Es nezinu nevienu šobrīd šefpavāru Latvijā, kurš taisa tik interesanti. Jā, paldies. Es tevi vienkārši varu skatīties tā kā uz mākslas darbu. Pat negaršot, vienkārši paskatīties, kā tu to dari. Un uzņem to enerģiju, tas ir mans kompliments tev. Paldies. Kas arī to visu Latviju ir ievērējuši, pēc tevīm ir novērtējuši un likuši zīmolu ārzemju latviešiem, ka tādi viņi ir, jo tu esi kļuvis visu šo gadu laikā par to zīmolu, kas ir ārzemju latvietis. Un tajā pozitīva... Bet es esmu lielāks latvietis nekā ārzemju latvietis, šeit dzīvoju ilgāk nekā tur. Jā, bet saprotu, tā pozitīvā lieta ir, ka ļoti daudz varbūt pat ir ārzemju latvieši iebraukuši, te ir sakidājuši tās jautājumus ar īpašumiem un tā tālāk ir kaut kādā arī negatīva, bet tu esi ļoti daudz atbraucis, uzbūvējis uzņēmumu, devis darbu, maksājis nodokļus, devis sevišķi sākuma punktā, kad vēl mūsē vietējā latviešu šefpavāri nepratā svešvalodas, devi to tā kā tiltu starp rietumiem un mums. Un tas viss ir radījis tādu ļoti enerģisku un vēl joprojām visi domā, ko tu ēd. Droši vien ne to, ko tu rādi tajos Instagramos un tā tālāk. Jo man arī... Jā, tu pats zini, vai? Jā. Labi. Ar to slavas dziesmu ir beigusies. No šīs sarunas es ļoti piekrītu tavam tēzei, ka pieturēties pie koncepta. Arī man kā mēdiem, kad es atnāku uz prezentācijām, ja man sāk stāstīt par to, ka mēs būsim labāki, mēs būsim garšīgāki, ar to man interese par to restorānu patiesībā pazūd. Ja viņi skaidri definē, ka viņi būs labākais latgaļu restorāns Rīgā, un viņi pie tā skaidri pieturas. Un pierāda. Jā, es viņus akceptēju, un viņi man ļoti skaidri ieliekas plauktā. Bet tikko viņi pasaka, vislabākie būs, viņi man krīt cauri, jo tādi ir visi gandrīz. Un ļoti pareizi. Un tad to koncepts, kas ir saprotams sākot no apkopējas, beidzot ar īpašnieku. Un ka visi vienā virzienā, vienā vektorā ir sevi. Bet man ir viens jautājums, kas ļoti daudz šefpavārus nodarbina. Un tev tieši strādājot Pizza Lulu ir ļoti daudz jauniešu. Z-paudze. Z-paudze ir ļoti interesanta paudze. Z-bis, ja? Un es to nedrīkstēju teikt. Bet kā ir ar personāls, vai tu pats sajūti, kā ar šo paudzi strādāt? Jo tā ir savādāka paudze. Nu, viņi ir savādāka paudze, un es nestrādāju ikdienā. Es neesmu ikdienā, bet es dzirdu. Un lielākās problēmas ir, es arī šorīt lasīju par kaut kādu Noma restorānu, par cik tur brutāli uzturās pret darbiniekiem un tā tālāk. Man liekas, ka tā jaunā paudze, viņi ir ļoti saistīti ar šo lietu, ja? Un šajā lietā ir ļoti svarīgi ir tie laiki, sirsniņas Instagramā, un šīs lietas ir pozitīvais, ko dod apakaļ. Mēs ejam iekšā dzīvē, realitātē, un tie laiki, viņi nav visu laiku. Visu laiku nav laika. Es varētu dziesmu uzrakstīt. Visu laiku nav laika. Bet tā ir. Un brutālā dzīve, cilvēki ikdienā nesaka paldies. Varbūt mums ir biežāk jāsaka paldies, varbūt mums ir jābūt jūtīgākiem pret cilvēkiem, bet ja mēs runājam par konceptu noturēšanu un par kvalitāti no virtuves un tā tālāk, diemžēl tev kāds kādreiz uzklieks. Jā, tur nevar būt kompromiss. Un nedrīkst kliegt vairāk. Bet tagad, vecīt, ja es tev esmu pateicis 10 reizes griez to papriku 3 centimetrus reiz 1 milimetru,
vai 2 mm, un tā viņiem ir jābūt, tad kāpēc viņš tagad ir 2x3? Un es esmu to teicis. Kaut kādā mirklī tad tas laiks pazūd, un paliek dusmas, jo mēģinām noturēt to koncepciju arī kā šefpavārs. Tas ir tikai viens sīkums no visam lietām. Mēs sakapājam, Pēters ir super smoke, un es gribu, lai šitik smokes, tad viņam jābūt šitik smokiem. Tas ir kopā ar nevis tikai, jo tā ir man šefpavāra kaut kāds cimperlīgums, iegriba. Tas ir, kā es esmu, kā mākslinieks veidojis šo ēdienu, un mums jādod, tas ir tas, kur mēs runājam sākumā, kad labs šefpavārs ir labs skolotājs. Un tiem jauniešiem ir arī jāklaus, un viņiem ir jādara. Un tas pavāra darbs, ja tu gribi būt šefpavārs, no visiem pavāriem ir 5 Latvijā, kas izceļās kaut kur ārzemēs, ir vēl kaut kā, bet tie lielie kaut kādi izceļās, viņiem ir vairāk nekā kapāšana un gatavošana, viņiem ir harizma, viņiem ir zināšanas, viņiem ir par cilvēkiem intereses un par garšām un var runāt par tām lietām. Un tas ir tas ekstra, kam jābūt. Bet tas ikdienas darbs ir kaut kādā tumšā virtuvē, pagrabā, ļoti daudz. Virtuves ir kaut kur LR ratā, kaut kur iekšā slikti ventilācija darbojas un tā. Arī tur ir mācība, lai varētu zināt, ka no turienes var strādāt, izdarīt savu labāko un tad kāpt uz augšu atkal un tikt uz kaut kādu jaunāku vietu, kur ir labāki apstākļi, kur ir tāpat labākie apstākļi nenozīmē, ka būs vieglāk. No Brooklynas ienākt lielākā dzīvē, vai ne? Jā, bet tas nenozīmē, ka būs labāk un tev tāpat ir. Bet es esmu pamanījis, ka teiksim, tie, kas ir 2 reizes jaunāki par mums, un arī jau ir restorānu vadītāji, ka viņi ar šo paudzi ļoti daudz komunicē tajā vidē, kurā viņi paši ir proti elektroniski. Ka viņiem visi ir darba grafika un tā tālāk, ka viss ir pieejams elektroniski. Jo es arī pats esmu pamanījis pie saviem bērniem, ka viņi atnāk, viņi īsti negrib ar to viesmīli runāties. Kā viņi meklē, lai varētu pasūtīt telefonā to ēdienu, un līdz ar to tā ir tāda savādākā arī, varbūt arī pašiem vadītājiem, tie, kas ir no citas paudzes, jāmeklē ceļš tajā, kurā tie cilvēki saprot, un ja tu aizsūti dusmīgu aplikāciju, tad viņš varbūt pat vairāk saprot nekā... Es pilnīgi piekrītu, tas ir ļoti sarežģīti, ir komunikācija, ir jākomunicē pret saviem klientiem, ko cilvēki māk un tērē naudu uz marketinga pakalpojumiem un tā tālāk. Iekšējā komunikācija saviem darbiniekiem arī varbūt ir jāskatās. Ir Didzis, kas ir ļoti labi, kas bija Didzis mūzojums. Pravits. Jā, ļoti labi māka sen atpakaļ, viņi arī kaut ko padarbojamies. Tādi cilvēki, kas var mācīt, kā runāt ar saviem cilvēkiem un dabūt. Un tiešām varbūt tā iekšējā vide ir jāiet vairāk uz elektronisko. Tev vajag informāciju sūtīt, kad būs ballīt, darbinieku ballīt. Vai tagad es saku, darbinieku ballīt būs piektdienas vakarā, vai mēs izsūtam foršu reklāmiņu, kas aiziet digitāli tiem cilvēkiem, viņi saprot, ka ir, vai ir mēs mainamies no 3 cilvēku maiņu uz 2 cilvēkiem un izstāst, kāpēc digitāli viņi var ielasīties, jo daudzie jaunieši viņi neklausās. Ir jāmāc klausīties, teiksim, mēs visi mākam scrollēt, bet kurš māk ielasīties vienā, kurš grib runāt drusiņi ilgāk nekā kā saka tās sociālās tīkla normas, kas ir jābūt 1,5 minūtu laikā, ko tam kāds tagad ir uzrakstījis kaut ko garāk, bet ļoti laba informācija. Cik ilgi mēs varam noturēt? Es arī skatos, lasīju kaut ko vakar, es domāju, cik interesanti un labi, tas bija par jauno karu, bet man apniek. Un es viņu tā kā šitā, un es domāju, kāpēc tu izdejies? Būtu vēl 5 minūtes viņu izlasīs, es būtu Bet bieži vairāk zināšu par to. Zikā, citreiz ir tā, ka tu lasi to, ko tu zini, un tev ir pateikumi lasīt, ka tās domas sakrīt. Un bieži vien, vai tu jau esi dzirdējis, un tu izlasi, teiksim, 1/3 un pusi, un tu saproti, ka tā pilnīgi nekas jauns neienāk. Tev vienkārši apstiprina tavu informāciju, kas tev ir, vai tavas domas. Jo bieži vien tāpēc cilvēki lasa ar virsrakstiem, un viņi pieķeras pie tiem virsrakstiem, ka tas apstiprina viņa to domu. Un tos, kuru virsraksti ir pretēji tai domu, viņš pat neņem viņu, nelasa, jo tas nav... Mēs jau tādā sabiedrības segmentācijā notiek sakarā tiem sociālajiem mēdījiem, mēs segmentējam. Bet es gribētu pāriet uz citu jautājumu. Labi.
Es esmu te redzējis Paulik Pro meistarklasēs, arī pēdējā gan nebiju redzējis, bet es biju prom, jā. Jā, es redzēju mārketinga daļas vadītāju TV un vēl vienu bija kolēģi. Tas nozīmē, ka tās meistarklases jūs kā uzņēmumu interesē. Jo šis pēdējais bija par barbecue, kā teikt, tieši par taviem reģioniem, Amerikā, visas tās garšas, kas ir ienākuši iekšā. Šajā gadījumā es gribētu prasīt, cik nozīmīgas šobrīd pat tādam lielmeistaram kā tev būt tur, ko no tā tu gūsti, jo ļoti daudz šefpavārus es tur neredzu arī, bet ļoti daudz es tur arī redzu. Tātad, kas ir tas, kas tevi mudina apmeklēt šādus te pasākumus? Jo tu jau esi viens no barbecue patiesībā pamatlicējiem šeit Latvijā. Paldies par to atzinību. Jā, pirms tam, jā, paldies, tas ir man grilēšana barbecue, tiešām mans lieta, kas arī tagad ir sagaidīt saulīt spīgi, gribās ārā tikt. Bet Paulik Pro, mēs arī sēžam garšēlu veiklā, kur Olīvējs un garšēls būs, piemēram, Gurmando. Tērbatas ielā. 49,51. Šobrīd es vēl arī veidoju sastādājs un jaunas, es gribu arī savus grilu lietas un garšvielas un tādzētas un mērķis sagatavot, un Olīvējs man nāks arī iekšā no Spānijas, no Sicīlijas. Jā, jo es gribu ļoti labi saka, šeit ir ļoti labi horvāta olīvēja, ko cilvēki nevar, bet šeit man arī ļoti labi spāņu olīvēja, un ko cilvēki, teiksim, tās zināšanas un mācīšanas. Ko Paulik dara ļoti labi ir, Pizzalulā arī sadarbojas ar Pauliku un Santa Marija, un kas man ļoti patīk par Pauliku, viņi ir tā kā industrijas tādi līderi, kam ir rūpes arī par kvalitāti, bet arī konceptiem, vai ne? Un par konceptu, un par trendiem, kas būs. Jā, viņi jau paredz, un es ir atkal Dids min, kas ir Santa Marija. Viņš saka, redz, mēs pirms 2 gadiem sākam ar Korejas lietām, un es arī biju viens un viens, ko es tagad Koreja, tagad neviens viņu vispār nepazīst, neko nesaprot, un viņi neeksistē Latvijā, un tas būs tik grūti notirgot. Bet tagad skaties, tagad Koreja ir... Dienvidkorejā. Jā, ir viens no top ēdienu un garšvielu, teiksim, buķitēm, kas tiek līdz iekšā. Kas ir jauns? Kaut kas ir jauns. Meksika un Japāna šobrīd, un tā tālāk. Un Pauliks arī ļoti labi darba šo te. Viņi mācās, viņi arī mācās cilvēkiem. Un man liekas, ka ir vērts aiziet uz tādiem semināriem, jo zin kā, jebkurā seminārā, kur tu aiziet, tu varbūt zini ļoti daudz. Mēs varam būt egoistiski un tā tālāk, es to visu zinu, kaut ko tomēdzīgi. Bet ja tu vari kaut vai vienu lietu paņemt, tad 2 stundās vēl dabū kaut ko garšīgu, pagaršot, vai, kad tu garšo, atkal pieliec savus maņas klāt un domāt, kā tu viņu uztaisīt garšīgā. Reizēm vienkārši apēst un nedomāt, kā tu labāk taisīs un ko tu darīs, un tā vienkārši izbaudīt, ko kāds cits ir uztaisījis. Ar paties, tā kā, mēs to daram, tas tāds profesionāli. Tu vienkārši tad domā, šito tēs nebūtu, šito būtu drusiņi stingrāk noceps, un šitādi mēcīti varēja būt 2 reizes vairāk, un šito mazāk, un tā. Reizēm vienkārši apēst tas, kas ir, un vienkārši mēģināt izbaudīt, nedomājot. Bet tāpat turprātā tās garšas, un domā, kaut kāda informācija, kas ienāk iekšā no cilvēkiem, jo mēs jau visu laiku savā burbulī, un pēkšņi ienāk kaut kas jauns un svaigs. Un Paulīgi, to, ko es esmu sapratis no viņiem, kad viņi visu laiku skatās, mācās, meklē jaunas lietas, nosaka trendus. Viņi tādi spējīgi to darīt, skatās līdz. Tāpat kā krāsas ir jau zināms nākošu gadu krāsas, un jau zināms ir 28. gada krāsas, kas būs. Mēs viņus varbūt nejūtam. Šodien, ja parādīja 28. gada krāsas, varbūt liksies pretīgi. Tic man, vienā mirklī ies visos žurnālos. Jau sāk to producēt laicīgi. Jā, un viņa pēkšņi būs mūsu krāsas, vai ne? Un tu man nezini, kad viņš būs. Tas pats ar ēdieniem, un ka viņi tā kā lēnā garā nāk iekšā, un jā. Es arī, man laikam... Ir vēl kādi, uz kuriem tu tā labprāt aiziet, ja tas ir pagaidām tā kā
Teiksim, kur tu vēl Latvijā? Mēs abi esam bijuši uz šiem te meistarklasēm, vai ir vēl kaut kur var aiziet? Es neesmu bijis. Man gribētos, es tagad neesmu lietojis alkoholu 12 gadus, un man, teiksim, es gribētu vīns nogaršot, es tagad arī braukšu. Tu labāk eļļu esmu pārgājis uz eļļām, kad tas ir... Kad benzīns nav, tad iet ar eļļā. Jā, bet kad cilvēki var tērēt lielu naudu uz alkoholu, tad es esmu par olīveļām, un man nav žēl, es esmu arī 50 euros pa pudeli iztērēju, 60 euros pa pudeli. Tev varbūt jau kolekcija veidojas? Man mājās, man liekas, man kā 30 pudeles stāv manā virtuvē. Bet viņam ir derīguma termiņi, vai jā, olīveļa nav tā kā vīns, ka viņš paliek labāks. Viņš ir... Viņam apmēram 2 gadu termiņš ir. Tad nav īsti investīciju. Nē, tas nav investīcija tādā veidā. Viņi jāizmanto. Un īstenībā kā dāvana, ļoti forši dāvana, jo pudeli mēs varam izdzert šampāniešu pudeli, es uzdāvinu šampāniešu pudeli, mēs viņu izdaram 2 vai 4 vai vienā. Jā, vai vienkārši viņam pazūd kaut kur. Pazūd, jā. Olīveju tu izmanto, tev jāizbauda, jāpagaršo. Es tev varu parādīt, kā somāļie garšo. Tu esi kādreiz... Es mājās, sieva par mani brīnās, es esmu ļoti liels linu eļļas fans, jo tas man nāk no bērnības, no Latgales, un es labu linu eļļu atšķiru uzreiz, un es tā negaršu, es vienkārši paņemu no kakliņa. Es piekožu maizi, es iešu tādu, kur ir cieta maize. Tad vienkārši pats nodozējot, jo to pudeli dzeru tikai es, neviens cits viņu nelieto, un te es atveru un paņemu. Un tā es karšoju. Jā, un teiksim, olīveja, kā piemērs, ko mēs darām, ir, mēs gribam uzlikt roku pa virs, mums šī ir somālija glāze, un mēs gribam viņu uzsildīt nedaudz. Mēs te vienkārši varam turpināt runāt, mēs gribam uzsildīt. Līdz 36 grādiem. Ne, 28 grādiem mēs gribam tikt apmēram. Un olīveja, zin kā, olīveja ir tik forši liek, ka cilvēkiem domā, jā, man negaršo spāņu. Viņi vienreiz pagaršojuši vienu spāņu olīveju. Mums jāatcerās, ka tagad tā pasaule, tā olīvejas pasaule, mēs runājam par extra virgin olīveļām, ir nevis tikai, ka tās ir extra virgin, ir ogas, ir tās pašas olīvas, ir šķirnas, ir Spānijā, Arbequina, Picual, mēs aizējām uz kaut kādu Horvātiju, tagad šitas te ir, man liekas, ir, kas mums šeit ir, šis ir early harvest, tas ir agrā raža, kas ir ļoti svarīgi, ir daudz zaļāks. Un šitas ir mix, es šos cilvēkus satiku, šis ir no Turinella, tur būs Lacino, un tad Itāļiem ir savādāk. Labi, geogrāfija uzzinās. Jā, un Grieķiem, un tagad ir Turcijā ir topā olīvejas pasaulē, Tunisija un Austrālija un Kalifornija. Kaukazā ir kaut kādas eļļas? Es droši vien, kad ir, es nezinu, es arī par Gruzīnu īsti nezinu, bet ir arī ļoti svarīgi tas ražošanas process. Ir jābūt ļoti tīra. Nē, tās tradīcijas ir viss tā, ka tāds drusim bullshits ir. Okay, labi. Tas, kur tās tradīcijas ir, kur mēs netiekam pie labām olīveļām, pie vecām spiešanas tehnoloģijām un tā tālāk. Jā, grib ļoti labu olīveļu, viņš ir ļoti modernā. Jā, es saprotu, jā. Gaumīgā rūpnīcā, maziņa, viņa nav jābūt lielai, bet ir ar modernām iekārtām. Tāpat kā pie alus ražošanas tas pats. Jā, un ir temperatūra jābūt nedrīkst ražot virs 28 grādiem, 27, 28 grādiem ir jāsavāc olīvas cik vien ātri var, lai viņi nefermentējās, lai viņi nebojājās, ja bija kādreiz tāpat kā āboli, tagad ir kastēs, nevis maisos, Mēs negribam, lai viņi oksidējās, Un tagad, kad mēs paņemam šo te tagad eļļu, tagad nākamais ir, ka mēs viņu pasmaržojam. Jā. Un mēs mēģinām izjust, kas mums tur ir. Nevis labi, kāda zaļuma. Drusku man tā kā pavasara pļava, drusku. Jā, pavasara pļava, zālīt, varbūt ir banānu mīzes, varbūt. Jā, bet es vairāk tā pavasara. Tomāti. Jā, bet es pavasara pļava. Pavasara pļava, tas tā galvenais. Kad tā zaļā zālē ir tikko nopļauta un tad... Un tas ir forši, vai ne? Tas jau ir patīkami. Tagad mēs ņemam pagaršo, tagad nākamais mēs ieliekam mutē, mēs viņu aptaustam mutē, un tad mēs vienam mirklī tādā smaida tādā šitā ievelkam elpu, un beigās, beigās tev būs dusiņ sāpīgs kakliņš tāds. Jā, kaut kas tāds, ko es nebiju pieredzējis. Reāli. Tas vienmēr ar visām eļļām tā ir.
ar labām eļām. Tas, ko mēs meklējam, svaigā, labā eļā, Wow. mēs meklējam tas, kas strāp kaklā. Reāli labi. No šī ir ļoti laba eļa. Es to pamēģināšu ar linsēku. Es jau iedošu vēl vienu šo te. Pagaršot šitos nu pat no. Uztaisīsim vieglāk. Šīs glāzītes ir sommelier glāzītes. Jā. Viņas arī ir zils vai sarkans tikai divās krāsās, jo tagad iet sommelier, kad vērtē, tad krāsa nav svarīga. Bet man pašam ļoti patīk krāsa. Tagad, tas, kas tev kaklā trāpīja, te bija polifenol, kas ir tas labais, kas ir. Nu, tagad tu gudri runā labi. Jā, nu labi, nosauksim viņiem par antioksidantiem, kas ir labi veselībai. Šī ir viena ēļa. Dziedātājiem arī. Bet, protams, obligāti. Un citi saka, vajag lietot 1 līdz 2 teikarotas dienā, vienkārši iedzerot priekš veselības, priekš sirsniņas, priekš galvas. Es līdzsēku ēļu tādā ziņā lietot. Es nezinu, cik tā ir laba, bet... Paņemsim nākamo šitā atkal. Pilnīgi priekā. Šitam atkal pilnīgi savādāk. Jā, šis tā kā drusku saldāks, ne? Šis drusku saldāks un man... Jo man jau redz lielāks deguns nekā tev. Jūs jau lielāku apjomu var dabūt iekšā. Lielāks deguns, mazāks... Tomēr es nezinu. Un šitam atkal šis ļoti maigs, bet atkal beigās. Jā, bet mazāk viņš... Nē, pieaug. Jā. Un redz, katra ēļa savādāk. Tagad mums šitas ir spāns, šitas ir horvāts. Vai mēs tad noeļosimies? Te būs itāļi. Tagad šī pudele ir arī domāts arī par tiem laikiem. Ja? Šī pudele, šī bija tā viena dārgākā, ko es nopirku, šī bija 42 eiro šitā pudele internetā. Nu, nelaid, tur jau uzreiz 5 eiro jau uzreiz. Sākās. Man nav žēl, lai var. Jo, tā kā mēs garšojam šīs lietas, nu, te būs atkal. Un tad mēs redzam, ka īstenībā tā olīvejas pasaule, viņi ir tā kā vīniem, viņiem ir cits garšas. Cits sajūts un ja es esmu kaut tagad ievērojis, kad man kā šefpāram nevajag tikai viena eļa, man vajag kāds 3. Es vien... Tas ir ūdens, jā. Varbūt var noskalāt ar augstu. Jā. Un, protams, mēs neviens tā īsti nedzeram, bet šis ir, kā mēs garšojam šitā atkal, te ir ļoti zaļa zālīt, ne? Bet vislabāk bija tajās... Man Horvāti, man favorītās ēzes pagājuši, kad bija Horvātijā. Pagaidām man neķeras klāt kā? Jā, sāk ķerties klāt. Jā, šito efektu es nebiju nekad pieņem. Un tad ir, zin kā cilvēkiem liekas, ka Latvijā, teiksim, mūsu pasaulē, mēs gribam maigi un tā tālāk, un tad ir spēcīgās, mēs skatāmies kaut kādas cits olīvas, tā kā pikuāls, kas ir tāds spāņi, tāds asais, un spāņiem liekas, ka tā ir viņa eļa. Es nu pat biju Madridē uz pasaules olīvejas ekspo, un viņi visi spiež uz to pikuālu, un pat Latvijā tas neies cauri. Latvijas to nezina, viņš grib kaut ko maigu un zaļu, un uzreiz, teiksim, kā šis te, kur uzreiz ir tāda, man viņš arī nepārdodās. Es tagad šodien... Nu, tu testē vairāk, un esmu pasūtījis, un man tagad jāvēd iekšā, un es arī vedīšu mazās partijās arī iekšā. Nu, lai tu saproti arī pats. Divas kastes un kaut ko tam līdzīgu, un to, ko es visvairāk gribu atrast, ir, es gribu atrast savu eļu, kur es taisīšu private label, kas būs Gurmando, ko es varēšu izplatīt, un kur es būšu tā kā, es esmu tagad izdzēris, es nezinu, nomēģinājis jau varbūt kāds 300-400 eļas, un es gribu vēl visu, tagad braukšu uz Sicīliju 20. datumā, kur man būs piedāvāts ļoti, ļoti labas eļas, un es domāju, ka Sicīlieši varētu būt manējais. Bet, teiksim tādu no latviešu, kā teikt, mājas pavāra, kā tu vai cepšanai? Tu izvēlētos olīveļu vai tu ar sviestiņu labu? Nu, tur... gan, bet es laikam esmu vairāk par augu valsts produktiem, tad es dodu vairāk uz olīveļu, sviestam
arī jābūt ļoti labam. Ļoti labam, jā. Tas arī jāizmeklē, tas nav visi vienkārši lielveikala sviesti. Man arī ir kaut kāda franču sviestas un īrijas sviestas, kas man cilvēks, kāpēc lieto vienkārši tas pats, kā es nedzeru latviešu, nu labi, es nedzeru vispār, bet vīnu, kā piemēram, ja mēs gribam salīdzināt. Protams, ir varbūt ļoti labi produkti un tā tālāk, ja viņas ir jāizmeklē. Man liekas, nav tāds baigais craft sviests Latvijā kāds, kas ir tā kā Ar sviestu ir tāda lieta, ka es pats bērnībā esmu to gatavojis. Un līdz ar to, ja tu ļoti daudz alu dzer, tu pazīsti alu, un ja tu ļoti daudz sviestu esi taisījis, tu arī saproti, kas ir, jo katru reizi pat govī mainot pļavu, sviests veidojas savādāks. Piemēram, ja tu Zināmais ir govs vienkārši saka, es gribu tajā pļavā šodien. Jā, bet es jau viņu vadu uz turieni, un arī, piemēram, ja tu rudenī, kad viņi jau sāk gatavoties sagaidīt teliņu, tas ir pavisam savādāks piens, kurš ir no siena, un mana mamma ir zootehniķe, un līdz ar to es esmu izgājis tie visiem cikliem cauri, un tā kā mēs ejam kopā ar mammu iepirkt sviestu, viņa ļoti pat no acis skata, viņa pasaka, šito jāņem, un, piemēram, viņa vienmēr iepērk augusta sviestu, un viņa iepērk augusta sviestu uz visu gadu. Jā? Jā. Tu redz, kā katrai lietai, un šī ir lieta informācija, nu, kas ir... Jā, bet viņa pērk no privāta. Kāpēc es tā iedomājos augustā, tā kā tomāti ir garšīgi, tāpat kā zālīti ir arī? Viss ir sagājis kopā, tātad vislabākais piens, vislabākais krēms. Kas par informāciju, vai ne? Jā. Un tas ir tas pats ar olīvēm, ko mēs nezinām, teiksim, tā kā early harvest, kad viņa ir agrā raža, ir, kad tās olīves ir pilnīgi zaļas, ja? Kā kurā valstī, vai tas būs septembrī, oktobrī, novembrī, kā piemērs, ja, kādā klimatā, un viņiem arī ir pilnīgi cita garša nekā kaut kas ilgāk stāvēs kokos un tā tālāk. Pārvalkam svītru. Nākošais. Es vēl pašā nobeigumā gribētu prasīt, ja tev jāņem kura gaļa? Nu, teiksim, mājas apstākļos, kuru gaļu tu paņem? Draugi sabrauca, kura gaļa? Tev pašam vislabāk arī. Lielovs, gērs, vista. Pēdējā laikā man steak ļoti garšo, bet mājās. Jā, es par mājās. Un esmu atradis, nevajag savus noslēgumus teikt, bet lauku baudā ir Urugvajs steak, viņi nav lēti. Bet katru reizi ir. Nevajag jau kilogramiem apēst. Bet viņš ir kaut kāds 65 eiro kilogramā, ja es nemaldos. Viens steiks, jā. Mēs aizējām, mēs divatā gribam steiks, mums jārēķinās uz 35-40 eiro. Tas ir kaut kas maksā, bet es zinu, katru reizi esmu viņus tagad notestējis, tas Urugvajs, viņš ir cik labs. Un no Latvijas Vēl pagaidām nav tos... Nē, ir man liekas, ļoti labs gaiss. Es vienmēr reizēju atpakaļ uz filē, jo vienkārši es zinu, ka tā filē būs... Labi, paliekam pie steika. Ja zivs, kuru zivi? Es esmu... Man ļoti patīk arktiskā palie, kas arī Lauris ražo robežos. Man liekas, ļoti labs zivs, ja mēs runājam arī, kad viņi var lielveiklā nopirkt. Viņam tik labs apgrozījums, ka viņš vienmēr svaigs ir. Kas ir forši? Jāizskatās zivī acīs. Tas ir ļoti svarīgi, kad pēc jāizskatās zivī acīs, vai viņas izskatās svaigs, var pasmaržot, vai svaigs ir. Es katreiz jaunu paskatos, sarkana vai nav sarkana. Jā. Mēs kā Latgales ezeru saimnieki, mēs vienmēr zivī paskatāmies, ja ir sarkana, tad viss labi, tad to zivi ņem. Ja ir balta, var nest mājās. Jā. Man mēnesi garšo, esmu... No ezera zivī? No ezera zivī. Līdeka, zandarts, zutis, man tikai šīs 3, vairāk nav. Tad es teicu... Pie bada visu var vēst. Jā, līdeka, forel. Labi, jā. No upīts, bet man garnāls ļoti mīl garnāls. Labi, tad paņemam no dārziņiem, ko tu paņem tur tomāti. Kas pirmajā trīnieku nosauc, kas tev pie gatavošana? Tomāts vai gurķis vai... Sīpols, tomāts, man labsalāti ir. Okay. Es esmu labsalāti cilvēki. Labi, novelkam svītru. Novelkam. Par hobijiem.
Jā. Esi centies nomest svaru, tāpat kā es. Esi padevies vai vēl ne? Nē, es gandrīz tev gribēju piedāvāt šodien izaicinājumu, kurš var vairāk, bet es negribu to darīt. Nē, davai pēc. Nedavai pēc. Gavēns. Tu esi gatavs, jā? Jā, līdz lieldienām. Un mana sieva ir uztur, viņa mācās par uzturu un tā tālāk. Un es šodien viņai teicu, kā viņa mēģina tā smuki runāt ar cilvēkiem tā tālāk. Un es domāju, īstenībā, tā kā man un tev, ja, tagad, tu arī biji ļoti lieliskā formā, es arī esmu bijis lieliskā formā, neiet runa par jaunību, bet, kad ir bijis aptaukošanās un tad nomešana un tā tālāk, es esmu darījis vairākas reizes, un man liekas, kādreiz vienkārši jāpasaka, vecīt, tu esi resens, neapvienāts ar savu ķermeni un dzīvi tādēļ, ka tu esi slinks un nedisciplinēts. Jā, tieši tas arī. Un tas ir tā brutāli pateikt, sievieti, kāpēc jūs esat resni? Tu vari visu sūdzēties, visu pārējais, visu smuku un skaisti pateikt, bet reāli, slinkums un disciplīns. Motivācija ir, bet disciplīnas nav. Jā, un tā motivācija varbūt arī pietrūks vai kaut tam līdzīgi, bet jā. Nu, tad, bet ja par hobijiem, ja tu man prasi, man... Nē, pagaid, ar tavu darību. Es negribu tagad. Daram tā, ka šodien ir... Tātad šodien ir 10. Tad 20. un 30. mēs no rīta atsūtam svara bildi. Un, lai pēc 10 dienām. Tad 20 dienām. Jā, tad 20 dienas mēs paņemam. Nu, bet tagad tev būtu arī jānosver. Labi, es tev varu uzticēt. Nu, bet rīt no rīta mēs aizsūtam bildi. Rīt no rīta, ok, to mēs sarunāsim pēc tam. Jā, rīt no rīta aizsūtam mēs bildi, un pēc tam mēs vēl pēc 10 dienām un vēl pēc 10 dienām. Jā. Jā, tad daram. Ok. Labi, tad jautājums ir par hobijiem. Jā, par hobijiem. Kas tev ir kā hobijs? Nu, man pēdējā laikā ir olīvējs. Bet tas ir biznes, bet viņš ir, kas man ir ļoti paticis ar to, ko es tagad daru, ir tas, ka viņš man ir izlaidis pasaulē. Un es ticu pie savu sommelier certifikātu. Jau esi vai būsu? Es jau esmu, bet tas nenozīmē, ka es tik daudz zinu, ka es visu laiku turpinu mācīties. Tur ir vēl jāgaršo, vēl jāsaprot, vēl jārunā. Un kad šī lieta man ir palaidis pasaulē, es tagad esmu ceļojis, un viņš man tagad mans jauns turisms. Es tagad braucu. Jā. Tas tā kā sāc golfu spēlēt, un tad sāc braukāt pa... Jā, un tad tūlīt braukšu uz Sicīlijas, Horvātiju. Jauni cilvēki, jauns paziņas, jauni draugi. Un tas ir fantastiski. Mums ir kaut kas kopējs. Tas ir forši. Tas liekas tā, bet viņš man ievelk iekšā tās garšās, kas ir kopā ar visām baudām, ļoti stilīgi, ļoti dizainiski, mēs skatāmies uz pudelēm un tā lietas, kas man ļoti patīk. Estētiski ļoti. Labi, Oliver, tagad es gribu, lai tu par Porsche pastāstīji. Par Porsche? Jā. Porsche ir forši, tas man ir jāsaka. Porsche. Sarkanā krāsā joprojām? Nu, es 18. gadā iegādāju savu sapņu mašīnu. Tas bija Porsche. Kas ir Porsche. Bet ne no biezā gala, bet tādu... Pietiekami biezi, bet šodien, ja mēs skatāmies, kas ir biezā gals, tad viņš ir vispār... Es domāju, tādā ziņā, tu ne pašu lielāku un pašu... Nē, es arī izvēlēju savu mašīnu, man ir Caymans, man ir GTS. Ļoti ātra mašīna. Ļoti ātra mašīna, ļoti labi vadās, un es viņu arī izbraucu visas mašīnas pirms man tas iepiešanas process bija fantastisks. Porsche man vēl aizsūtīja uz Ungāriju, uz trasi pabraukāt, un es šeit pa trasēm un esmu izbraukājis visu viņas mašīnas, un man Caymans man visvairāk uzturēja. Viņš ir Boxster, motors ir vidū, savādāk viņš vairāk kā kartīns braukā, viņš tāds izjūt to ceļu visvairāk. Nav tik komfortables, kā, teiksim, 911 vai Kajāns un tā tālāk. Es ļoti mīlu Makānu, man liekas, jaunie elektriskie Makāni. Cik man? 0. Tad citiem lietas braukt, pats sēdi klāt. Nē, es savu... Man ir īsts sprinti, kas man ļoti patīk. No Luksfālīdz Lukslifāram, bet pilsētas centrā vēl vakarā vai kaut tam man patīk un tā tālāk. Un kaut kur uzgāziet uz drusim, bet tagad jau, tas risks ir tik liels, ka tie 30 kilometri... Jābrauc uz Vāciju. Uz Vāciju jābrauc. Un man tas
Porsche sapnis ir drusciņ savādāks, jo, zin kā, šodien tu var aiziet, jebkurš, kas kāds sāk kaut ko pelnīt, var aiziet, nokārtot līziņu, iemaksāt naudu un tev Porsche. Priekš manīm es uzaugu, kad Porsche, Mercedes un tā tālāk tās bija luksus mašīnas, kur tikai daži uz ielas, varbūt viens uz ielas. Jā, un veiksminieki un successful tādi cilvēki brauc un kā piemērs, man tas sapnis iesākās reāli, kad es biju, man liekas, kaut kādā 9. klasē, mēs bijām 7-11 veiklā, bijām apsēdušies pēc skolu, uz trotuāri dzēram savu kaut kāds augstošs ledainos dzēriens un piebrauc sarkans Porsche 911 Targa. Wow. Tas ir viens no labākajiem. Viņš tagad piebrauc, iedomājas, kurš gads tas ir, kaut kādā 80. gads varbūt, un piebrauc, izkāp ārā tāds 35 gadīgs, izskatīgs vīrietis, baltā tēkreklā, Levi's džīns, kauboja zābakos. Tāds. Paskatās uz mums, iet iekšā, iznāk ārā ar kolas bunģiņu, nostājās pie mašīnas, tā kā reklāma, atver, štatē, padzerās, paskatās uz mums, redz, ka mēs tā kā baigi skatāmies to mašīnu un uz viņu kopumā, pamikšķina acis, iekāp mašīnā, iedarbina. Ierūc. Un kad iedarbina Porsche, katru reizi, kad es iedarbinu, ir vienkārši, tas skaņa ir kaifs. Tas ir vienkārši katru reizi, kad iedarbina. Un viņš iedarbināja, un tad viņš izbrauca tādu Porsche-ēdīgu švunku, kas nav agresīvi. Es vienmēr iedomājos, ka Porsche šoferi ir tādi drusiņi elegantāki nekā BMW vai Lamborghini vai McLaren, kad nav tur jāzīmējās ar tādā veidā, ka viņš tāds smuki, bet tas ir rūciens no Targas vienkārši. Un tad no tikai tālumā tu izdzirdi, ka aizgāja. Jā, un tas bija sākums tam sapnim, un tas sapnis, bet es viņu varēju ātrāk, kad es vienā mirklī saprotu, ok, es varēju tagad paņemt. Mans partners teica, tu varēja tagad paņemt, bet es nejūtos gatavs. Tu labi brauc? Es domāju, ka es labi brauc. Es neesmu ar tevi nereiz brauc. Mēs tikai sēdējuši. Tu gribi... Jā, es gribu piesakos, lai tu man palīdzi. Nē, lai tu man palīdzi. Es domāju, ka es labi brauc. Man dēls Robijs ļoti labi brauc. Bet man patīk braukt. Man patīk braukt, teiksim, tajos Porsche klubu pasākumos. Jā, te ir labi. Viņi ir forši, un viņi katru gadu arī pie manīm ir uz grilu, Porsche un grils ir. Tad man stāv manā līgatnē, man tur ir kāds 25 Porsche stāv manā zālē, un tas vienkārši skats ir tāds fantastisks. Un tas nav, un it kā liekas, varbūt tā ir zīmēšanās no tālāk, tas tajā Porsche klubu, bet tie cilvēki, kas reāli dzīvo to dzīvi, viņi mīl savas mašīnas. Tas nav tā kā, tur nav tādi zīmuļi. Tur ir cilvēki, kas reāli mīl savas mašīnas. Es domāju, tajos BMW klubos un Mercedes klubos, man liekas, līdzīgi ir. Tie ir reāli mašīnas fani, un tas ir drusciņ savādāk. Un man Porsche, teiksim, man mācas vienam ir kaut kāda krīze iznāca, viņi saka, tev vajag pārdot Porsche. Es saku, pagaid. Tas ir emocionālais balsts? Tas ir mans apbalvojums par to, ko esmu darījis sev. Tā bija mana dāvana sev. Tu ļoti daudz kā citais atsacījies, lai būtu tas. Jā. Jo tu sakoncentrējies savu emocionālo tieši uz Porsche, un tu visu laiku apmainies ar enerģijām. Jā. Un tas ir ļoti svarīgi. Un, protams, jebkurš, man liekas, ir kaut kādas lietas, kas vēl, tas Z-Gen vai kā viņi saucās, kur lietas pārāk ātri nāk, internets ir pārāk ātri, viņš viss, teiksim, vēl intelektuālā, mākslīgais intelekts ir tik ātrs, ka mums pat pašiem nav laika domāt. Un tas Porsche arī tāds. Vēl viens strīpu? Jā, es saku, Elmar, stundu mēs esam ar tevi labi parunājuši. Es gribētu vēl vienu lietu, ja es drīkst kaut kādu. Es meklēju šī veikliņā Gurmando. Jā. Es meklēju labu 1 vai 2 vēl jauns cilvēks, gribu aicināt meklēt cilvēkiem, kam interesē garšvielas, olīvejas, ēdienu pasauli un kaut ko tam līdzīgi, kam vienkārši. Jā, un ja Elmārs pieņems darbā un būsiet nostrādājuši to saucamo
mēģinājuma laiku. Tad tev būs, Viņš neteiks, ka jūs tagad paliekat visu laiku. Viņš teica, nu labi, izbraucam Apple ar Porsche. Tad nozīmē, ka tas liecinās, ka jūs esat pieņemts darbā. Ne jau viss vizina savas. Jā, tā kā tie, kas būs pieteikušies, apliecinājums tas, ka jūs esat pieņemts tā riktīgi darbā, ir tas, ka Elmārs pateiks, nu ko, izbraucam mazu aplīti par Rīgu. Nu, jā, bet tā viņš ir. Paldies par to Porsches enerģiju restorānu biznesā, ko tu mums šo vairāk kā 30 gadu laikā dot. Reāli paldies. Cenšos. Jā, paldies. Un visiem pāriem, stundas skatīšanos bija, vai ne? Būs, jā. Jā, būs. Mēs jau pabeiguši. Tu ņemsi to Z vārdiņu ārā, pīpu uzliks viņā? Nu, es nezinu. Ok, nu skaties. Ja es domāju, ka YouTube slaidīs cauri. Visu labu, čau. Čau.